Sveiks, cēsinieki! Ja tu esi 5. līdz 9. klases skolēns un tev un taviem draugiem piemīt izcils inženiertehniskās prasmes, loģiskā domāšana un jūs lieliski sastrādājaties komandā, es jūs izaicinu. Ja atskatāmies vēsturē, raķetes kļūst arvien lielākas un lielākas. Tas nozīmē, ka arī raķešu palaišanas torņiem būs jākļūst arvien augstākiem un augstākiem. 24. martā Kosmosa izziņas centrā notiek STEM diena, un es jūs izaicinu uzbūvēt augstāko raķešu palaišanas torni. Lai uzbūvētu augstāko raķešu palaišanas torni, tev tiks doti materiāli. 5 A4 lapas, 30 bambusu kociņi 30 cm garumā, papīra salmiņi 10 gabali, papīra līmlenta 5 metri, knaiblas, ar kurām pārkniet bambusu kociņus, 2 šķēres un lineāls. Savu raķešu palaišanas torni jūs varēsiet būvēt uz raķešu palaišanas torņa pamatnes. Pamatne sastāv no 25 caurumiņiem. Ārējo caurumiņu attālums ir 30 cm, bet iekšējo caurumiņu attālums 7,5 cm. Šajos caurumiņos jūs varēsiet ievietot bambusu kociņus, tādējādi veidojot stabilu pamatni savam tornim. Jums tiks dots 40 minūtes, lai uzceltu pēc iespējas augstāku konstrukciju. Svarīgi, ka šī konstrukcija pēc 40 minūtēm spēj brīvi stāvēt bez ārēja atbalsta. Līdz 20. martam piesaki savu komandu, atsūtot komandas nosaukumu, 3 dalībnieku vārdus, skolu un klasi, skolotājas vārdu un kontaktu informāciju un pievienojiet arī mazu skici, kā jūsuprāt varētu izskatīties jūsu raķešu palaišanas tornis.